Esmu Inte Brokāne Vilcāne, dzīvoju Latgales, es teiktu, viskaistākajā vietā Mākoņkalnā, un esmu šeit Latgalē, lai palīdzētu mātei zemei attīrīties no senā vecā mantojuma, kas ir palicis no mūsu senčiem, lai sakoptu dabu, lai sakoptu mežus un lai mēs varētu dzīvot tīrā, skaistā vidē. Daudz cilvēku uzskata, ka atkrituma aizvākšana prom no acīm rada tīru un kārtīgu vidi. Tā nav. To dara cilvēki, kuri kop savu zemi, savu vietu. To dara cilvēki šeit Latgalē. Tā. Te poienes aug, tās nevajag mīcīt. Tās nevajag izrakt. Nē, bet es tagad tev iedošu uzdevumu atrodi kaut ko ļoti vērtīgu. No kas lodzu? Tas būtu? Singers vai kas tas ir? Nu, skaista lieta. Nu, atjaunot un šuj. Nu, redzi? Tad te vajadzīgi vīriem. Šeit vesela rekur gulsta. Nu, un tā, ka es viņu dabūšu ārā, viņa būs relikvija, ja? Visiem šīferiem. Pat reizēm pat leduskapi var izrakt, ja? Jā, pat tā. Nopietni. Tas nav pārspīlējot. Uzrakos uz leduskapi. Aiz leduskapi tālāk bija gultas malas, ja? Un tas ir tikai 1 kvadrātmetrā. Vēl ir velkama kurpe. Varbūt kādam der. Tas ir citu, jā. Redzi? Izmazgāt, iztīrīt, uzspodrināt. Ļoti laba vēl kurpe ir. Zeķis arī ar sūli. Jā, rekur arī, rekur. Rekur zeķi arī, kura izmēra 42 kāda. Bet kā tās visas maļas te nonāk? Tu vari man izstāstīt, kā tā šujumšīna var nonākt tur krūmos? Viņa vienkārši ir izmesta. Nu vienkārši pa logu? Nu tā ir tāda bauda vienkārši kaut ko atkal atjauno jau vienu gabaliņu. Jau redzi to, ja? Nolieku beņķīti, sēžu priecājos, ja? Iztīru atkal kultiku, atkal priecājos, ja? Saprot, uz katra soļa ir prieks, tas nav izstāstams, tas vienkārši procesā darbojās. Aiziet mājā. Davai. Davai. Es to tik sen neesmu darījusi. Šeit vari paturēt visu. Cipas, ejiet. Un kas šeit ir? Te ir vecais benzīntanks. Mēs atpirkām šo teritoriju un sākām viņu kopt un tīrīt. Nu, viens no retumiem, tas ir bijušā benzīntanka, ja, uzpildāmais. Viņš arī vēl būs jānokrāso, jāatjauno. Nu, tā ir relikvija. Nu, šeit, piemēram, ir pēdējā pusgada laikā, maisos ir tas, kas ir pa mežiem un pa ceļiem salasītie metāli lielākoties. Un te mēs to krāmējam, un pēc tam no šejienes mēs atkal vedam projām uz Rēzekni, ja, kad tur pieņem metālu lūžņus. Es redzēju vienā vecatībnieku baznīcā, kur sliede ir kā zvans pie viļāniem. Un es atradu savu sliedi un daudzu. Nu, tā īsti zvani. Te ir bijušais Lipušku veikals. Tas agrāk te bija pašā centrā vienīgais veikals, un mēs viņu iegādājāmies kā vecu graustu, teikšu tā, ja, jo logi bija izdauzīti, durvis izlaustas. Nu, bet šeit te bija ieeja veikalā. Un tā kā te ir daudz gājuši cilvēki arī apreibināti, ja, un ar pudelēm, tad es nolēmu, ka šeit šajā veikala ieejā uztaisīšu tādu mazu kapeliņu. Šitais bija arī izdemolēts šķūnīts, viņam nebija sienas. Un pirmais, kas man ienāca prātā, ka es te varētu izveidot muzeju. Man bija galvenais, lai durvis varētu kustināt, virināt, ja, un kā es saku, es esmu viņas 1000 reižu vērusi ciet un vaļā pie vecās mammas. Jā, šīs durvis ir ļoti mīļas man durvis. Pārsvarā te, piemēram, lietas, kas ir izraktas no zemes, jā. Mēs darām tā. Brazīlijā ir kāds pāris, kurš 18 gadu laikā ir atjaunojuši un no jauna iestādījuši tropu mežu. Un, es gribētu teikt, ka jūs darāt kaut ko ļoti līdzīgu šeit Latvijā un Latgalē, un tā ir, tas ir apbrīnojams darbs. Bet saka lūdzu, nu,
Skaidrs ir, ka tu dari labu darbu, bet ir cilvēki, kuri nekaunīgi joprojām to... Jā. Sāp tas, kad mežu piesārņojam, ka tiešām gribās raudāt, ja? Un esmu raudājis pat skaļi balsī, pat tikai par to vien, kad mātes zeme raud, ja? Un tad, kad tālāk ir lielā Lamašu pludmale, kuru mēs ar vīru jau vairāk kā 4 gadi tiešām braucam un lasam tos atkritumus. Un tad, kad nereaģē īpašnieks uz to, lai gan ļoti, ļoti bagāts cilvēks mums Latvijā, ja? Un es uzliku krustus, un es viņam uzrakstīju, man ir krusta kalns Ķegumā, un ja viņš neliksies zinis, es uztaisīšu krusta pludmali šeit Latgalē. 3. dienā reaģēja. Vismaz akmeņus atveda, lai aiztaisītu ceļu priekšā, lai mašīnas nebrauk. Pagājušā gadā atkal labie ciemiņi, turisti ir izbraukājuši un brauc tāpatās pie ezera klāt, ja? Un tas ir skumji, kad vienkārši nevienam tas neinteresē. Nu, mēs nevaram bez mātes zemes dzīvot, mēs nevaram bez zemes dzīvot. Ir vienkārši skumji. Un par to tiešām gribās raudāt. Un manas asaras ir daudz līšas par to. Mēs darām tā.